Citiem plikumiem gan jūs esat teicis, nē, teātris. Jā. Ļoti kategoriski. Jā, man ir sarkanā līnija, ko es ne. Un, kāpēc? Teiksim, 90. gados man teica, mēs tev noliksim leduskapim blakus, un tu būsi tur stāvēt blakus, un mēs tev maksāsim 800 latus. Es teicu, nē. Stāvēt blakus leduskapim? Jā, un tā būs afiša pēciet, ka, teiksim, ko es neatceros. Reklāma. Jā. Es teicu, nē. Es nevaru pateikt. Nē, es pateicu, nošaujiet. Nē, un es aizgāju pie Blumberga un prasīju, Blumberga vai ir vajadzīgi? Nē, viņš teica, tev būs toga. Nē, tur jau nekas, varbūt slikts arī nebūtu, bet es domāju, ka vīrietis, kad ir atkailināts, man pašam ir neērti. Man liekas, sievietē tur viss ir kārtībā, bet varbūt no sievietes viedokļa atkal ir kārtībā, kad tur. Nē, bet es teicu. Varbūt? Nē. Bet ko jūs domājat par kolēģiem, kas mākslas vārdā atkailinās, izrādēs? Bet tā vairs nav mana problēma. Es esmu pateicis, Muktiņš man paprasīja tā, kā tev ar to bučošanos uz tās skatuves? Es saku, zinu, paldies Dievam, liktenis man ir pasargājis, ka man nav bijis jābučojas. Ne filmā, ne reizi. Jā, ne reizi. Viņš teica, tev nepatīk. Es teicu, Zigfrīd, es tev atbildēju uz jautājumu. Es domāju, ja tu gribi, lai es tev teātrī norganizēju bučošanos uz skatuves, un lai kāda paskatās no malas, to var izdarīt uzreiz. Bet es saku, paldies Dievam, ka man tas nav bijis jādara, jo es justos neērti.